Ganuzēns un vilks. Reiz dzīvoja mazs ganuzēns, vārdā Pēteris. Viņš katru dienu dzīvoja kalnos, ganīdams ciema aitas. Tas bija vientuļš darbs, neviens viņam nepalīdzēja, un dienas bija tik garas. Lai kliedētu garlaicību, zēns sāka domāt dažādas nodarbes, kā sev pievērst uzmanību. Kādu dienu, kad viņš atkal ganīja aitas, viņš izdomāja pajokoties. Stāvēdams uz kalna, skaļi sāka kliegt. Palīgā! Palīgā! Vilks! Vilks nāk ēst aitas! Ciema iedzīvotāji satraukti paķēra nūjas un steidzās viņam palīgā. Kad viņi atskrēja pie zēna, vilka nebija. Ganuzēns smējās. Es tikai pajokoju. Nu gan jūs visi ātri skrējāt. Ciema iedzīvotāji paraustīja plecus un dusmīgi devās atpakaļ uz ciemu. Pēc dažām dienām zēns atkal gribēja pajokoties un atkal sāka kliegt. Palīgā! Palīgā! Vilks! Vilks nāk ēst aitas! Un atkal ciema ļaudis skrēja viņam palīgā uz kalnu. Bet tur atkal bija tikai zēns, kas jautri smējās. Arī šoreiz cilvēki bija dusmīgi un pie sevis nodomāja: viņš mūs vairs nepiemānīs. Un tad pienāca īstais brīdis. Vienu rītu, kad saule vēl bija zema, vilks tiešām parādījās. Tas nāca no meža malas, lēni tuvojās aitām un draudīgi atņirgdams rādīja savus asos zobus. Ganuzēns nu kliedza no visa spēka. Vilks! Palīgā! Šoreiz tas noteikti pa īstam palīdziet! Bet neviens nenāca. Neviens vairs viņam neticēja. Visi domāja, ka zēns atkal jokojas. Vilks apēda dažas aitas un pazuda mežā. Vēlāk, kad ciema ļaudis beidzot uzkāpa kalnā, viņi ieraudzīja noskumušu zēnu, kurš sēdēja domās iegrims. Kāpēc jūs nenācāt? Zēns vaicāja ciema ļaudīm. Vecais ciema vīrs nopietni atbildēja: Ja tu vairāk kārt būsi melojis, un tad kādu dienu sāksi runāt atkal patiesību, cilvēki tev vairs neticēs. Ja tu bieži melo, cilvēki vairs neuzticas taviem vārdiem, pat tad, kad esi godīgs. Uzticība ir kā stikls, to ir viegli saplēst, bet grūti salīmēt.